Man bērnībā aizritēja laimīgajos padomju laikos, kad nekas netrūka, jo mums bija mājās gotiņa un mums nebija jāstāv rindā pēc sviesta paciņām. Pie manas mammas mājām tek upes Dende, un mēs tur varējām mircināties no agara rīta līdz vēlam vakaram, izņemot tos gadījumus, kad jāiet palīgā vecajmātei govi sakopt un stienu sagrābt un gurķus aplaistītu un tā tālāk, viss lauka trabiņi, forši. Ļoti līdzīgi, ļoti laimīgi, pa laukiem, pa mežiem, peldoties, pastrādājot, sienu grābjot. Mums bija tā ģimenē sakārtots, ka tētis atbildēja par lopiem. Man mamma lasīja grāmatas. Es esmu pilnīgs un absolūts pilsētas bērns un arī nāk no daudz bērnu ģimenes. Mēs dzīvojām teātra kopmītnēs, tāds dzīvoklīts bez ērtībām, bez ūdens, bet arī es atceros tādu laimīgu visu to bērnību. Man bija diezgan traki, man bija 3 māsas, knapi, bet izdzīvoja. Viens traks notikums bija tad, kad Ansis atved mājā meiteni un teica, ka es viņu precēšu. Es nebiju pret to meiteni, bet es pēkšņi sapratu, ka nekad pasaulē nebūs vairāk tā, kā bija. Dzīvot kopā ar 2 māsām un brāli, pabeigt 12 klases skolā. Es ļoti lepojos ar sevi. Es domāju par tādiem izaicinājumiem ģimenes kontekstā, ka mēs pēkšņi nenormāli sastrīdamies. Ja? Un tas ir liels izaicinājums pārkāpt savam ego un pateikt, lūdzu, piedod. Tad, kad mēs augām Ziemassvētku, nedrīkstēja svinēt. Ziemassvētkos aizklāja logu un dedzināja svecītes. Es gribētu teikt, ka mums diezgan forši ir Jāņu svinēšana. Vienmēr ir ar mejām, ar ugunskura raušu cepšanu. Tā kā manā bērnībā arī bija. Man ir 3 brāļi, Nainam ir 3 māsas. Un mēs nākam katrs no mazliet citas tradīcijas, jo mēs nākam no tā kā lauku mājas. Un viņi nāk no pilsētas dzīvokļiem. Es varu pateikt, kas man piepildījies. Man ir daudz foršu mazbērnu. Bērnībā sapņoju, ka man būs puisis ļoti garš ar tumšiem brūniem matiem un brūnām acīm. Viņš ir. Visvērtīgākais pasaulē tā ir ģimene. Sākumā tā varbūt ir tāda mana zeme, mana māja. Man vairāk interesē tā cilvēcība kā vērtība. 91. gada barikāžu notikumi. Es viņu pats redzēju savām acīm, un man mājās bija televizors, un es uzslēdzu pirmo Maskavu, ja, un klausos, tur stāsta par šiem notikumiem. Tad es uzslēdzu Latvijas televīziju, tur stāsta diametrāli pretēji par šiem notikumiem, un abas stāsta pārliecinoši un uzticami. Bet es redzēju pats savām acīm šos notikumus, un man ir pilnīgi trešais, savs pilnīgi cits redzējums visiem tiem notikumiem. Un tajā brīdī es sapratu, mīļie draugi, neskalojiet man smadzenes ar vēstures mācību. Tur katrs pasniedz to, ko viņš grib un kā viņš grib. Tas bija tāds tiešām notikums, kas krass mainīja mans uzskats. Mans lielais vēsturiskais notikums bija Covid. Tas laikam diezgan ļoti ietekmē mana dzīvi un visu tā kā skatu uz turpmāko dzīvi. Tagad es varu pateikt, ka mana laika izjūta ir pilnībā pazudusi. Pabeigt skolu attālināti. Es esmu šausmīgi laimīgs, tad, kad es no rīta pamožos, piemēram, un pēkšņi izdzirdu labrīt no rīta. Cik jauks šīts? Kaut rīt no rīta. Būtu tāds? Pats. Rīts. Vienmēr atcerēties, gan labs, gan ļauns, viss nāk no Dieva. Viss, pilnīgi viss. Un nešķirojiet. Viss nāk no Dieva. Mammai nevienmēr ir taisnība, bet ir vērts paklausīties. Nevajag melot nekad, jo Dievs jau viss tāpatās ir. Nekad nevajag melot.